Labdien, marta mēnesī! Cerams, ka jums ir labs garastāvoklis, vēl neesat sākuši stādīt un citādi ar zemes darbiem nodarboties, tā kā palasīsim detektīvus. Šarlote Linka, Vientuļā nakts. Autors uzvārds runā pats par sevi, bet šoreiz viņa apskata, kā tas ir, kad vientuļa sieviete brauc pa šoseju vientuļā naktī. Ar ko tas beidzas? Lūdzu, izlasiet. Maikls Konolijs, jaunā detektīva Renē Balāra un vecais Harijs Boss kopā risina kārtējo detektīvu lietu. Kaut arī Boss jau ir no detektīva darbiem mazliet atkāpies. Oi, Jāna Berzēliuse, prokurore, kā problēmas, tā problēmas viņu vajā jau kurā grāmatā. Palīdziet viņai ar problēmām tikt galā. Kriminālais pārītis. Vīrs apvainojas sievu savā slepkavībā, sieva to nav darījusi, cietumā pavadījusi ilgu laiku. Ar ko tas beidzas? Uzzināsiet. Dāņu rakstnieks Jurgensens. Pat izrunāt nevaru. Jauns. Mūsu bibliotekā vēl viņa grāmatiņas nav bijušas. Tāpēc varu tikai teikt. Atnāciet, izlasiet, pastāstiet mums arī, kas tur bija. Un pārziemot Āzijā. Paskatoties uz to, kas mums notiek aiz loga, man arī gribas baudīt visas Āzijas valstis. Silti, jauki. Laipni lūdzam. Nē, ne uz Āziju, uz Libānovu centrālo biblioteku.